Es esmu Aigars Petersons, profesors, bērnu dakteris, operēju bērniņus un strādāju Bērnu Klīniskā universitātes slimnīcā. Es vēlētos dažus vārdus teikt par smēķēšanas kaitīgumu. Nikotīns tā ir vislielākā inde, jo ir zināms, ka, teiksim, ja no 100 jauniešiem, kuri pamēģina cigareti pirmo reizi savā mūžā, tad 85% no viņiem turpina smēķēt arī savā dzīves laikā. Un jūs noteikti esat dzirdējuši, ka nikotīna iedarbība ir uz dažādām orgānu sistēmām, un es vēlētos teikt, ka, protams, nikotīns no vienas puses ir kā stimulējošs moments, jo nikotīns veicina dopamīna izdali. Dopamīns tā ir bioloģiski aktīva viela, kur stimulē centrālās nervu sistēmas darbību, taču no otras puses nikotīns ir viela, pie kuras ļoti pierod, un, lai šo stimulējošo darbību iegūtu, ir jārada arvien lielākas un lielākas nikotīna devas. Tāpat ir konstatēts, ka nikotīns ir inde un ir īpaši cilvēki, kuri ir īpaši jūtīgi uz nikotīna iedarbību, jo ir konstatēts tā saucamais nikotīna atkarības gēns, pat vairāki gēni. Un tie ir tie jaunieši, kuri varbūt saprot, ka smēķēt ir kaitīgi, bet viņiem ir ārkārtīgi grūti atradināties no smēķēšanas. Diemžēl nikotīns vēsturiski ir ienācis jau vairāk kā 150 gadus atpakaļ, jo 1856. gadā tika uzbūvēta pirmā cigarešu fabrika. Un šobrīd šādas cigarešu fabrikas, cigāru fabrikas pasaulē ir simtiem tūkstošiem. Un kopš tiem laikiem ir ārkārtīgi daudz cilvēki, kuri ir zaudējuši savu veselību nikotīna rezultātā. Nikotīns graujoši ietekmē centrālo nervu sistēmu. Ir pierādīts, ka cilvēkiem, kuri smēķē, viņiem ir paaugstināta nervozitāte, miega traucējumi, uztveres traucējumi. It sevišķi jauniešiem ir ārkārtīgi grūti apgūt savu izvēlēto profesiju un iespiesties darba tirgū. Nikotīns postoši ietekmē sirds asinsvadu sistēmu. Kādreiz mēs dzirdam, varbūt, ka uzsmēķējot 1-2 cigaretes dienā šis ļaunums būs minimāls, vai uzsmēķējot ūdens pīpi šis ļaunums būs minimāls. Bet būtībā 1 cigarete uz 12 stundām aptur šīs asinsvadu pulsējošās kustības, un līdz ar to asinsvadu sieniņā izgulsnējās šie te lipīdi, dažādi tauki, dažādi olbaltumi, kuri pamazām aiztaisa ciešo asinsvadu, un tāpēc veidojās ārkārtīgi nopietnas sirds asinsvadu slimības. Un nevienam nav noslēpums, ka Latvija šo slimnieku vidū ir vienā no pirmajām vietām Eiropas Savienības valstu ziņā, un, protams, šīs slimības ieņem vienu no pirmajām vietām kā mirstības cēloņu ziņā. Tāpat visi zin, ka nikotīns izsauc plaušu vēzi. To, ka nikotīns izsauc plaušu vēzi, pierādīja jau zinātnieks Terijs 1964. gadā. Bet es vēlos pateikt, ka plaušu vēzis ir biežākais vēža veids, ar kuru slimo pacienti Eiropas Savienībā. Katru gadu Latvijā parādās 1100 jauni plaušu vēža pacienti, un, diemžēl, plaušu vēzis, neskatoties uz medicīnas ļoti ātro un spēcīgo izaugsmu pēdējās 10 gadēs, nevienmēr padodas izārstēšanai. Pats galvenais, ka cilvēks, kurš smēķē, viņš arī zaudē savu skaisto rozā sejas krāsu, viņa elpa smird, viņš ir nervos, viņš ir nesavākts, un, manuprāt, šobrīd smēķēt ir nemoderni un finansiāli neizdevīgi. Man, kā bērnārstam, ir iznācis saskarties ar māmiņām, kuras baro savu bērniņu ar krūti un turpina smēķēt. Amerikā ir veikta eksperimenta sērija uz maziem žurkulēniem, kur abām grupām, tātad viena grupa bija žurkulēni, kuri nebija iņicēti ar nikotīnu, otrai grupai iņicēja nikotīnu. Abām grupām iztaisīja operācijas un pierādīja, ka tai grupai, kur žurkulēni saņēma šo nikotīnu, brūce dzija 2 reizes lēnāk, un tāpat bija ļoti daudz strutainas komplikācijas. Tāpēc arī mēs šeit, bērnu slimnīcā,
ļoti rūpīgi cenšamies pārliecināt jaunās māmiņas, ka viņu smēķēšana un zīdainiešu zīdīšana ar krūti, ka tās nav savienojams lietas, jo tās ir ļoti nopietnas problēmas jaundzimušo un zīdaiņu veselībai. Lai mums visiem kopā veicās!